mēs kā iedzīvotāji, kā sabiedrība nemaz neapzināmies, cik milzīgs solis tas ir un cik svarīgs tas ir mūsu jautājums, kas ir enerģētiskā drošība, enerģētiskā stabilitāte. Tas no tiem retajiem projektiem, kur mēs varam ielikties laikā, mēs varam ielikties gan arī finansiālās robežās, neskatoties uz inflāciju un visiem šķēršļiem, gan ar piegādēm. Un tas ir tas, kas dod iedvesmu to, ka mēs varam realizēt lielus projektus. Mēs esam spējīgi to izdarīt. Mēs to arī spējam parādīt ne tikai sev, ne tikai to veikt kopīgi arī ar Baltijas kolēģiem veiksmīgi, bet arī parādīt Eiropā, ka mēs spējam to izdarīt. Is about so much more than desynchronizing with an old system dominated by a country that has weaponized energy. It's about connecting even more closely to European allies, and it's about Latvia's independence, not just in energy, but in terms of economic and national security. Synchronization with the continental European electricity grid represents an opportunity, dependability, and a framework for prosperity that will benefit Latvians for decades to come. Mūsu valsts neatkarībā un arī energo neatkarībā mēs vienmēr esam gājuši roku rokā ar mūsu Baltijas kaimiņiem. Valsts neatkarībā mēs kopīgi esam stāvējuši Baltijas ceļā, mēs kopīgi vienā un tajā pašā gadā esam ieguvuši mūsu de facto un de jure neatkarību. Un līdzīgi ceļu mēs esam gājuši enerģētikā. Kopīgi pievienoties Eiropas Savienībai, mēs šo pēdējo 20 gadu laikā esam stiprinājuši mūsu energo neatkarību. Sākot ar jauniem starpsavienojumiem, ar Eiropas valstīm, turpinot tālāk ar sinhronizācijas projektu, kurš ir nozīmīgākais un lielākais energo neatkarības projekts, kāds Baltijā ir bijis. Un faktiski arī noslēdzošais. Jo ar šo projektu mēs pilnībā pāraujam saites ar Krievijas un Baltkrievijas energosistēmām un pilnībā integrējamies ar Eiropas Savienības energosistēmām. Būtībā ar šo integrāciju mēs kļūsim par vienotu sistēmu, par vienotu asinsriti, ar vienotu sirdsritmu. Ja cilvēku organismam sirds ir vienīgais orgāns, kas šo ritmu nodrošina, tad energosistēmas tādā ziņā mums ir daudz drošāks. Tur ir daudzas mazas sirsniņas, kas šo sistēmu uztur un notur stabilu. Šodien mēs šeit stāvam pie vienas no tādām. Sinhronais kompensators ir tas, kurš uzturēs stabilu frekvenci, stabilu ritmu mūsu sistēmā, bet tāds šeit nebūs vienīgais. Baltijā kopā tādi būs 9. Šobrīd jau lielākā daļa no tiem ir uzbūvēti. Tāpat arī daudz citas sistēmas elementi, pie kuriem mēs šajā sinhronizācijas projektā esam strādājuši, palīdzēs mums nodrošināt stabilu ritmu, stabilu frekvenci un stabilu darbību. Es vēlos pateikt milzīgi paldies pirmkārt visiem augstsprieguma tīkla darbiniekiem, kas ir bijuši iesaistīti šajā projektā. Vēlos pateikt ļoti lielu paldies ministrijai, kas ir atbalstījis mūs šajā procesā. Ļoti liels paldies, protams, Eiropas Savienībai, kas ir piešķīrusi milzīgu finansējumu gan šim sinhronējuma kompensatoram, gan citiem ar sinhronizāciju saistītiem projektiem. It's not only a technological masterpiece, but it also enables connection of a lot of additional renewable power to the grid in Latvia. And this will also enable a greener and more healthy future for all of us. And will also secure a secure power supply and hopefully also lower energy cost in the Latvian society. Mums kā Liepājas pilsētai šis objekts ir arī milzīgi nozīmīgs, jo mēs zinām savus plānus gan vēja enerģijas virzienā, gan arī klimatneitralitātes virzienā. Un tas mums noteikti radīs pamatu daudz drošāk justies arī nākotnes investīcijas plānos un projektos pie tik drošas sistēmas, kādu mēs veidosim šeit pēc dažām dienām. Kā ministrs kungs teica, katram jāliek mazs solīts uz priekšu. Un tad būs tās lielās lietas. Un lielā lieta tiešām neatkarība, drošība, un es tūlīt gribētu teikt arī patriotismu un mūsu pašapziņu, ka mēs kopā varam.